man deg muti vienkārši, wow. Man ir tieši tas pats. Jā. Esiet sveicināti, mani sauc Raimonds Dunki, un šie ir Domā līdzi karstie jautājumi. Šoreiz pie galda cilvēks, kas dzimis Gulbenē, audzis Rīgā, reiz pa reizei karjeras laikā atteicījis no kāda ienesīga līguma, ne no viena līguma, teiksim tā. Uz kādu no darba vietām devies ar 200 eiro kabatā, pārstāvējis Latvijas izlasi daudz un dažādos turnīros, basketbolists un lielisks cilvēks Rolands Freimans. Sveiciens visiem. Čau, Roland. Patīk aizraujoši introduction. Tas bija interesants pašam paklausīties. Ārprāts, ja man tā jāpadomā klātienē, mēs ar tevi tik sen, man tā liekas, ļoti sen mēs neesam tikušies. Jāatskaita to, ka mēs līdz 4. klasē ar tevi bijām klases biedri. Oi, vecīti. Es to laiku vispār principā neatceros. Tas ir tik sen atpakaļ. Es atceros tikai skolotāju Gaugeri, kas bija klases audzinātāji, principā, kas ievirzīja tev pirmo kaut kādu dzīves virzienu. Jo es ticu, ka skolotājs kā tāds īpaši tajā sākumā ir ļoti svarīgs vispār. Lai saprastu, vecāks pats par sevi, bet man tā kā atmiņā jau vairāk palikusi skolotāja nekā kaut kādu klases biedru un tādas lietas. Bet laiks ir pagājis ļoti daudz gadu, bet jā, atmiņas ļoti maz. Bet par karstajiem un asajiem ēdieniem, pirms tam arī sakot, ka šis ir pirmais šāda tipa raidījums, kurā tu esi kā viesis, kas nav saistīts tik ļoti ar sportu. Ar karstajiem ēdieniem tu esi uz jūs, vai ne? Principā es pateikšu tā, es biju ļoti uz jūs, bet tā kā man karjerā nospēlējot Turcijā 4 gadus un arī tagad es esmu tuvajos austrumos, tur ēdiens ir cieņā un tad es esmu nedaudz to savu toleranci tā kā pacēlis, bet es uzskatu, ka viņi ir ļoti zemā līmenī, tā kā es esmu ļoti nobijies varbūt no tā, kā man veiksies šovakar, bet es domāju, ka būs labi. Šādi tāda maiga. Tā kā arī daudziem citiem cilvēkiem tavā biogrāfijas lietās ir rakstīts, ka tu esi dzimis un audzis Gulbenē. Lai gan tas ir ļoti mānīgi, tu esi dzimis Gulbenē, bet audzis tu esi Rīgā. Un, kā jau es minēju, mēs ar tevi esam bijuši klases biedri Rīgas. Toreiz viņi saucās Kārļa Videnieka 77. vidusskola. Tagad laikiem mainoties, es pat nepateikšu, kāds ir šīs skolas nosaukums. Tagad Avotu pamatskola, bet kas tev toreiz ir palicis atmiņā tieši no skolas laikiem, to, ko tu jau intro mums pieminēji. Jo tagad es šo jautājumu izdomāju ielikt, es varu pateikt to savu atmiņu, kas mums bija. Man ļoti spilgtā atmiņā ir palikusi mūsu 1. klases Eglīte, kur es, man liekas, biju vilks. Un tu biji kārtīgs Ziemassvētku vecīšu rūķis, un toreiz mēs ar tevi abi arī augumā nebijām tie īsākie. Un pārējie klases biedri svecītes Eglītē bija sākuši dedzināt no apakšas. Tev bija tāda vates bārda. Protams, tev ir jādedzina augšējā svecīte, un tad tas mirklis, kā tev tā vates bārda nodega. Tas man ir kaut kā ļoti spilgti palicis atmiņā saistībā par tevi. Vispār, principā visiem, jo atkāpēja man sieva bija uz pedikīru aizgājusi. Un viņai meitene bija mūsu klases biedrene. Un viņa tā kā saka, tu esi Rolanda Freimana sieva? Viņa saka, jā. Un viņai tieši tā pati atmiņa. Un viņa arī viņai to pašu izstāstīja tieši pirms 3 dienām. Un tā kā es biju to aizmirsis, principā. Atceros, ka Reņa tētis tā kā mani, izglābt, laikam, viņš tā kā norāva ātri man nos no tā krēsla vai kas, un ka man tā seja tur dega. Bet, paldies Dievam, ka tas beidzās viss tā salīdzinoši mierīgi. Bet tajā laikā jau tas tā kā nav kā mūsdienās, tu viss tik ļoti, mēs vienkārši dzīvojam, tur vates bārda, tur atvērta liesma, principā izklausās traģiski, mūsdienās vienkārši rāmeni, jā. Bet tad tas likās tā kā, neviens par nedomāja. Skaistie 90. Jā, par to neviens nedomāja. Bet atmiņa no skolas laika, principā, mēs jau mūsu tādā skola bija tāda rajonā mēs bijām. Principā mums bija rajonā, kur bija daudz narkomānu, tur visādas tādas lietas, tur uz ielām staigāt cilvēki ņēma nos naudu, ja es tur gāju uz skolu, liku kabatas naudu zeķē, ja tu slēpi, zināju, ka es iešu pa ielu, man tur stāvēs kaut kāds viens, tur nezinu, ģimons, ja, vai vienalga kāds cits, un viņš man to naudu atņems. Un tad tā bija tāda pirmā izdzīvošanas laiks, kur kas tagad, man liekas, mūsdienās ir vienkārši nereāli, kad
Tagad bērni tur sēž pieturā telefonā. Tā kā, zini, mūsu laikā tas nebija vispār iespējams. Īpaši rajonā, kur mums bija skola, mums tur policija stāvēja vienmēr pie durvīm. Ja mums netālu bija pat policijas iecirknis, kas tur pat stāvēja. Tas bija pilnīgi vienalga visiem. Un bija, tiešām bija tāda sajūta, ka diena tā kā nedēļa izdzīvošana. Tu gāji tā kā uz skolu, ceļš un 2 trotuāri. Un te šādi pa skolu, kā uz skolu te no vienas ielas puses, tad pārēj pāri otrai, jo tur kaut kāds stāv jau pie vētrums, tu pārēj pāri, un tu tā kā izdzīvošanas labirintā staigā. Un tas man tāda palikusi atmiņa, ka bija tā kā bīstam, bet tajā pašā laikā tu tāpatās gāji un darīji, un tā kā, to nebija variants. Tu nebija, tu arī negāji, tu neteici mammai, tēti, nāc man palīgā, man tur aizteikt, tā kā tu pats sities, un tu sities, un tas ir tas skaistums tajā visā mūsu, man liekas, tajos cilvēkos no tā laika, kad kā mēs mācējām kaut kā izdzīvot vai tur kaut kā izdomāt, kā apiet kaut kādas problēmas vai kaut ko. Tas man tāda atmiņa palikusi tāda vairāk nekā. Bet piekritīs, ka tas, ko tu tagad arī mini, ir atstājis mums to, es negribēju teikt to izdzīvošanas sajūtu, bet to, kā mēs mūsdienās arī uz lietām joprojām skatāmies, jo mums tā bija neatņemama dzīves sastāvdaļa daudzus gadus. Jā, protams, 100%. Man liekas, ka tas ir ļoti laba skola, laba pieredze. Bet es negribu pēc saviem bērniem, lai viņiem tāpat jādzīvā, jau sabūdēt man pareizi. Ja. Es jau to pirmā sajūtu, kas... Jā. Es tā pa kumosiņiem laikam. Un ja mēs tā paskatāmies, ka tev ļoti īpašs notikums notika tad, kad tev bija 19 gadi, un tu, man liekas, tajā vecumā kļuvi par Latvijas čempionu basketbolā. Jā. Kas toreiz tev kā jaunam basketbolistam, kā jaunam sportistam, ar šo sajūtu, ka tu esi pelnīti, nepelnīti kļūst par Latvijas čempionu, kas rada jaunam spēlētājiem to sajūtu? Vai tas ir tagad tā notiks ar mani katru gadu? Tas bija tik vienkārši, tad kas no tā profesionālā sporta man sagaida, ja šis bija tik viegli kļūt par Latvijas čempionu tādā agrā vecumā? Principā, es par to tā nedomāju tajā laikā. Es vēl mācījos skolā, man liekas, es jau 12. klasē gāju. Un es tā kā vispār nebiju tajā basketbola vaibā īsti iekšā. Es tā kā neapzinājos, ko vispār tas nozīmē, jo es biju tā kā jaunais spēlētājs, pa laikam kaut ko trenējos, kaut ko uzspēlēju, bet nebija tā sajūta, ka tā ir norma un tā vienmēr būs. Tas bija vienkārši kaut kāds, man liekas, tāds, nezinu, ārpus kārtas notikums, ko tu pat tajā vecumā īsti neapzinies. Nebija tā apziņa tajā laikā, kā mūsdienās, es tagad staigāju pa tiem laikiem vai ko tur, bet kad tagad to visu, ka tik daudz ir pieejama informācija, tu tā kā vairāk saproti un novērtē. Tad to laiku atpakaļ tomēr tas nebija tā sajūta, tas likās, es nezinu, nebija tas tāds wow moments vai kaut kas tāds. Bija vienkārši, jā, forši mēs vinējam, mēs esam čempioni, tur ejam, tur mums kaut kāds tur tusiņš galvenais, jā, tur pēc tam tusiņš, un tad jau viss beidzās, laikā vasarā klāt, tā kā nebija tāds feelings, kad jā, tagad katru gadu tā būs, bija, nezinu. Bet kurš no tā varbūt sastāv sportistiem, ja tu viņus vēl tagad atceries, kurš tev varbūt parādīja to, kā strādā profesionālais basketbolists tādam zaļam gurķim kā tev toreiz? Principā tajā laikā mums bija ļoti labi. Mums bija Sandis Valters, tas man tāds piemērs, viņš bija komandas kapteinis, tur viņš bija tiešām, viņš bija viss, viņš bija harizmātisks, kā viņš izskatījās, viss tas dzīvesveids, viss tas bija tāds baigais piemērs, man liekas, par visiem jaunajiem. Jā, daudz bija tie spēlētāji, kas bija tur Arnis Vecvagars, Sandis Buškevics, tādi zināmi spēlētāji, kas, viņiem man virzīja kaut kādā tajā basketbolā, bet es jau biju tāds, čās no rajona, zini, kā tur rajona čomi, tur tusējam apkārt kaut ko tur, zini, kā, un tad viņi tā kā mani virzīja tajā dzīvē, atceros vienu to gadījumu ar Arnu Vecagaru, starp citu. Mēs tur kaut ko tur tusējām, kaut ko patika tajā laikā, zini, kā tur kaut kādas pirmās naudas, tur pirmā alga, tur naudu īsti dzīvē nav redzējis, ja, tur tā kā, tur essentials, kas tur. Un viņš man saka, Sadaram, ka tu tur neies uz tusiņu, tur kaut kādu laiku, tur, man liekas, ka 500 lati, bet es neatceros summu. Vai 250, nav svarīgi. Un es saku, labi, es neiešu 100% nav kādu variantu. Un, protams, nākamā nedēļas nogala, ceturtdienas vakars, es stāvu pie tā essential nelaimīgā. Un piebrauc policijas mašīna, un Arnis Vecvagars izkāpa ārā.
Tā pienāk, nu ko jaunais. Paspiež man roku, un pasēs to summu, un es viņam arī atdevu to summu. Tā bija tā pirmā man tāda skola, ka tu esi sadarējis, tu esi sarunājis, tad tas ir jādara. Jā, jo tevi uzķers, agri vai vēlu tu uzķersies, un tas man tā spilgti atmiņā palika tā situācija ar viņu. Man ļoti patīk viens tavs citāts par to, ka basketbolistam ir jāpiemīt tādai īpašībai kā nekaunībai. Un ka tā nekaunība tā pa īstam pie tevis atnāca tikai tad, kad tu sāki spēlēt Spānijā. Jā. Tā ir. Vai sportiskā nekaunība ir rakstura īpašība, ko tieši tāpat kā basketbolā tu vari uztrenēt? Vai kā tā atnāca pie tevis? Es domāju, ka viņu nevar uztrenēt. Tur vienkārši viņi tev ir vai nav. Un tāpēc ir spēlētāji, kas spēlē un kas nespēlē. Es sev pašā arī sasauku tādu mentālu noturību. Ja tu mentāli neesi spējīgs turēt to slodzi vai to spiedienu, kas tev ir, tu nekad nespēlēsi. Tu vari tur trenēties, cik tu gribi, entās stundas, tur iet mest metienus, tur vai skriet, vai spēļ bumbu, vai pa vārtiem mēs hokejā vai nalga. Ja tu mentāli neesi spējīgs, tu nekad nespēlēsi. Jo grūtākais sportā, ne tikai sportā, arī dzīvē, cik tu mentāli esi spēcīgs, cik tu vari mentāli izturēt kaut kādu spiedienu, tur aizvainojumu, kritiku, visu to pārējo. Un nekaunība, viņai vienkārši ir jābūt. Ja tev viņa vai tev ir, vai tev nav. Un es, ejot atpakaļ laikā, ko es sākumā runāju par visu to labirintu iešanu, tā arī kaut kādā mērā tev iedod kaut kādu nekaunību, kaut kādu cīņas par sīkstumu, ka tu tāpat ej un dari, un tu kaut kur kaujies pretī, nepadodies. Un tas no dzīves vienkārši. Tu tā nevari uztrenēt. Es neticu, ka tu vienkārši vari atnākt tagad cilvēks un uziet laukumā, un es būšu tagad nekaunīgs. Tev tam jānāk dabiski pašam ārā, ja tas nav. Tad tu nevari nospēlēt to lomu nekaunīgo cilvēku. Varbūt tu vari vienu dienu, bet tu nevari gadu garumā. Tas nav iespējams. Bet kā izskatās, tavuprāt, veselīga nekaunība no tādas, lai tā nekļūtu par egoismu? Tā ir ļoti smalka līnija, kuru pārsvarā lielākā daļa pārkāp pāri. Grūti, jo tev ego sāk veidoties, tu labāk sāc spēlēt, tu kļūst nekaunīgāks, tu kaut ko vairāk atļaujies, tu kādam iesit, kaut ko parauj, kaut ko apcel, vēl kaut ko. Un vienā brīdī tu jau aiziet tādā, angliski asshole modā, ja? Un tad jau tu neesi labs ne savai komandai, ne pretiniekiem, ne faniem, ne ģimenei. Tas tā ļoti smalka tā līnija un ļoti grūti ir noturēt. Cik reizes tev ir sanācis pārkāpt šo līniju? Bieži jau sanāk, diemžēl. Ir momenti, ka nē, es ticu tam, ka es esmu kārtīgs cilvēks, ja, kaut kādā mērā, un man ir vainas apziņa tajā brīdī, ja es kaut ko izdaru sliktu kādam, es jūtos slikti par to. Man nav tā, ka es izdaru un es esmu priecīgs par to. Es tāpat pēc tam eju mājās par to domāju, vai atvainojos, vai uzrakstu kaut ko. Man prieks, ka man nav tāda vīzdigonība, ka tu tur esi un tad es daru, ko gribu, un man vienalga, un tur jājūt tas balans. Un arī, ja tu esi slikti kaut ko izdarījis, un vajag to ego nolikt malā un padomāt no tās otras puses, kāpēc tu to darīji, un varbūt tas cilvēks nebija tomēr pelnījis to, vai viņam kaut kādas savas lietas dzīvē, dēļ kā viņš kaut ko varbūt tev provocēja. Tur daudz tie aspekti, nav tas viens, kā saka, one way street nav, uz abām pusēm mašīnas arī brauc un viss pārējais, ļoti, grūti. Tas sports vispār ir grūts. Tur ir tik daudz viss kaut kas un tas. Un ne tikai sports, arī dzīvē pēc tam. Es jau tagad sācu kļūst tāds. Iesilis, ja? Jā. Man jau tie kumos tādi liels un Un tu daudzus gadus jau biji bijis Latvijas izlases basketbolists, bet uz vienu no tavām nākamajām karjeras pieturām tev bija jābrauc ar ātrajā kredītā paņemtiem 200 eiro, jo tev vienkārši fiziski nebija kontā naudas. Kas tev, kā psiholoģiski tas viss saslēdz? Tas, ka tu esi redzams seja, tu esi Latvijas izlases spēlētājs, bet tev ir jāpaņem ātrais kredīts, lai tu varētu aizbraukt uz nākamo darba vietu. Cik tas tev iesit pa tavu jau pieminēto mentālo veselību? Zini kā, tur bija tas stāsts tāds, ka es biju nospēlējis 2 gadus, ka man nemaksāja algu, ja? Principā. Es biju Žironā 1 gadu, ka man nesamaksāja tur kaut kāds 7 mēnešu algu. Iedomājos, ej strādāt, vienkārši nemaksāja. Un pēc tam es parakstīju
nākamajā gadā Itālijā, un tur arī man nemaksāja. Mums tur maksāja tā kā parakstīja līgumu un maksāja 2 līgumus. Viens uz image kontrakts un viens tā līga, tā kā 2 veidi. Un to vienu maksāja, tur bija kaut kāda 1000 eiro, man liekas, neatceros precīzi, ja. Un tā vispārējā summa tā kā nebija. Un to arī tikai kaut kādas 6 tikai samaksāja no 10. Tev vienkārši nav. Tā kā tu dzīvošanai, es atbraucu uz Itāliju, man iedod Touareg milzīgo džipu, kur 5-litrīgs motors. Es domāju, ak, mans Dievs, pa kādu naudu es vispār viņu uzturēšu, saprāt? Jo man beigās iedod tādu maziņu smartmobilu, zini to maziņo. Un kad tu kā Mr. Beans varēji iesaistīt? Es ar to braucu uz treniņiem, tur mums bija jābūt uz Ankonu pa šoseju. Un tā mašīnā, tu smagais pabilst grāmatu, bīstam tas pasākums. Un tad vienkārši tā vasarā bija, ka man bija jābūt uz Ukrainu. Un man reāli nebija naudas. Man tā kā, ko man tur kautrēties? Nebija, ko man darīt? Un tad es ņēmu to, es nezinu, tas bija SMS vai, es neatceros, vai tas bija laika atpakaļ, bet es ņēmu to, lai man vienkārši būtu pirmajam sākumam tas kaut kāda nauda. Bet man nebija tā kā ne kauns, nekas par to, jo tā kā es zināju, kāda ir tā reālā situācija, un es mēģināju to viņu pieņemt tādu, kāda viņi ir, un vienkārši kaut kā no viņas varēja principā kā tajā momentā pateikt, es vairs nespēlēju basketbolu. Tāpēc es tev gribēju arī tikko prasīt, vai gadījumā šie brīži par šiem 2 nesamaksātajiem līgumiem tev neiedeva to balsī, kā varbūt pasim jāmet mīlus. Man es mīlu basketbolu tik ļoti dziļi sirdī, kad tā kā nevienā brīdī man nebija doma, ka ko es beigšu. Es tā kā turpināju iet, un es ticēju sev kaut kādam, kad es eju pareizā virzienā, lai vai kādu tie sprunguļus pieķos un kas tur es tāpat mēģinu uz priekšu virzīties, un tā es arī savu dzīvi veidoju. Lai vai kas, no agras bērnības atkal ejam atpakaļ uz labirintiem. Ja. Tu tā padās, ej uz priekšu. Par labirintiem runājot un to mīlestību pret basketbolu, es atcerējos tikai vēl vienu atmiņu no skolas laikiem. Mums ģērbtuves toreiz, kur mēs mantas, jakas, ziemas drēbes likam, mums toreiz bija pagrabā, slēdzamām durvīm. Un man liekas, es atceros, kā tu mūsu klases biedriem Mārtiņam Rēnim stāstīji, ka tu biji kaut kur, vai vecāki bija dabūjuši Michaela Jordana plakātu, kas tev gāja pie sirds. Un es tikko uzpeldēju, tā atmiņa man arī uznāca par Jordana metienu. Tas bija ap 96. gads ar tiem. Tev labāks atmiņas nekā man mecīja par to laiku, bet bija, mīlestība milzīgi. Es nezinu, es pat nezinu, kā es iemīlēju to sportu. Reins man aizved uz treniņiem vispār, arī klases biedrs. Un kaut kā es tā iemīlēju viņu joprojām līdz šai dienai. Viņš tikko bija treniņā. Es vienkārši tā kā salpoju to, dzīvoju to vietu. Es vienkārši nevaru. Tur man tas drives, kas tur ir, tas ir vienkārši apbrīnojams. Ko tev ir šitā? No šitā visā? 5. Liftovs. Vienā dienā tev ir laba sezona, beidzot laikā izmaksāta alga. Nākamajā dienā sāk parādīties tanki, rindas pie bankomātiem. Kurā brīdī tu sev galvā ieliki to domu, ka kurā brīdī ir jāpieliek tas punkts, ka šeit es atrodos tikai basketbola dēļ un man kaut kas tomēr ir jāmaina? Runājot par to vispār, tur arī atsevišķi stāsts. Tā kā es tur parakstu to līgumu, tiešām labu līgumu, tur viss ir forši. Un tad šitais tas kaimiņš, viņš ienāk un mūsu dolāros maksāja. Un dolārs vienkārši šitā. Man jau eiro vajag. Es tur vēl zaudēju kaut kādu nereālu procentu naudu. Saprot, tā kā tas viss posms bija tā kā kaut kāds vispār crazy tādā ziņā, Bet tur, esot uz vietas un redzot, kā cilvēki, kāda bija tā panika vispār tajā visā Ukrainā 14. gadā. Bija bais, un tad kā spēlē to basketbolu, un domāju, bet ir lielākas kaut kādas lietas, un tad beigās bija... Bet tajā brīdī tu apzinājies to situācijas nopietnību, vai nē? Tur kaut ko, televizorā kaut ko, bet tā kā tu jau nejūti to, saproti, tu jau nejūti to sevi. Tas var notiek tikai kaut kādās vietās, un es pieņemsim, braucu uz Kievu, jau bija sācies tur tas Maidans, un kas tur jau viss tur notika, un bija taču viņi tur sūdīja tos savus aģentus iekšā, un tur viss, ko viņi tur nedarīja. Un tā kā Jānis Strēlnieks dzīvoja netālu no tā, kas Šatņiks saucās, vai kaut kā tā galvenā vieta. Un viņš dzīvoja, tur netālu, un es pie viņa aizbraucu, mēs uz sēdēm, ko daliņu dzērām vai ko,
Un tur notiek viss tas trakums, bet tu reāli nejūti to te. Tā kā tas ir varbūt kilometru attālumā, bet tu vispār nejūti šeit. Tur jā, te nē. Es pats arī, piemēram, Južnijā es dzīvoju, Odesā tur šaudījās, tur kaut ko bombardēja, un Južnī 40 km turienes. Neko vispār nejūtu. Bet tad vienā dienā, kad es braucu no veikala uz mājām, un kad es braucu pa to ceļu, un kad tu man pretī brauc visi tie tanki un visas tās mašīnas, kara un viss tas, tad bija ļoti neomaldīgi. Bet atkal mēs tāpatās beigās sezonu nospēlējām līdz galam, mēs tur palikām. Mēs un Kijevs Budivēļņiks, kur bija Bagātskis, Strēlnieks, tā komanda. Es bijām mužnieki kopā tajā laikā. Mēs palikām, mēs vēl braucām uz Donbasu, uz Doņetsku spēlēt spēli. Īpašnieks paņēma privātu lidmašīnu, uz turieni aizlidojām. Tagad es iedomājos, vispār kāds sakars, vispār nekad dzīvē, bet tad pat tu tā nedomāji. Ar privātu aizlidojām, nospēlējām spēli, atpakaļ uz Južnijā privātu, uz Odesu. Tagad es iedomājos, kā vispār nekad dzīvē. Ja? Un ko par to situāciju, tagad attālināt, protams, Latvijā tas arī viss tiek izstāstīts, ko par to ģimeni, kas bija mājās, teica? Par to... Vai viņi neteica, ka tev ir jābrauc jau toreiz mājās? Nē, neteica. Baigi arī nerunājām par to. Tā, nezinu, es neatminos tādu sarunu vai bijusi. Gan jau, ka bija, ka jābrauc. Tā kā vienmēr ir bijusi man tā atbildība par komandu. Es nezinu, kāpēc man ir, visi to zina, man sieva, visi to zina. Man atbildība par to komandu, kurā es esmu. Es tā kā līdz galam tur esmu. Vienalga, kas notiek, es esmu, tur nemaksā, vienalga, es tāpat palieku līdz galam, izdaru savu darbu, un es arī tāpat palikām, un beigās arī visus nospēlējām, viss bija kārtībā. Bet, tieši tagad sāku domāt, tas man liekas, vispār man neiet prātā, kā es vispār to vispār varēju darīt. Jo bija, kas arī, un visas pārējās komandas, visi aizbrauc mājās. Tur visi ārzemnieki, arī latvieši, kas tur bija visi. Mēs vienkārši palikām, nezinu. Tā kā, jutāmies kaut kādā mērā droši. Man jau karš, kā saka, karjerā daudz iet līdzi. Man jau uz mājām bija bailes braukt, starp citu. Jo man pēkšņi mums jālido mājās, tur tie droni pēkšņi. Es domāju, ne jau es atbraukšu, un atkal sāksies. Es domāju, vispār kāds sakars, bet labi. Lai cik interesanti būtu par, kad minēju par laikā neizmaksātajām naudām un pārējo, vienā gadījumā tu atteicies no karjeras laikā no 100 000, man liekas, par līgums. Un tad bija arī 400 000, jo tu gribēji ar Unix vienoties. Jā, tas man tas toreiz par viņiem ir tas zīmīgs skaitlis 19. Par tām 19 sekundēm, kuras tu pavadīji laukumā. Jā. Un vai toreiz, kad tu šai komandai pievienojies, vai tagad atskatoties tās 19 sekundes, kas arī iespējams tev iemet atkal jau mentāli pa galvu, vai tas bija šajā brīdī atskatoties tā vērts? Nē, 100% nebija vērts. Vispār tas ir vienīgais, ko es tā kā galīgi garām nošāvu tajā visā pasākumā. Tās 19 sekundes, kuras mums, protams, tur iet cauri gan rakstos visā pārējā, kas toreiz kā basketbolistam liktos sakarīgāk? Nospēlēt tās 19 sekundes vai labāk, ja treneris būtu tevi atstājis uz soliņa? Laikam jau tas, ka nelaiž vispār. Man liekas, tās 19 sekundes vispār ir vienkārši pliķis pa sējies. Es pat nezinu. Vispār tas viss stāsts bija galīgi garām. Tur mainījās pa dienām, pa stundām tie visas opcijas, un es tur beigās paņēmu aizbraucu uz to Kazaņu. Labi, nevar jau teikt, ka tā bija kļūda. Nav jau kļūdas. Tā bija mana izvēle tajā brīdī, kas likās pareizi. Protams, bija tagad ar šito prātu, es varbūt būtu nedaudz savādāk tās kārtas izspēlējuši. Man bija rokās visi dūži, ja. Ja Zolīti mēs spēlējām, man bija 3 dāmas un 1 devītnieks, un es ar devītnieku izgāju. Mēs varam tā teikt, tā kā es varēju nedaudz gudrāk to visu. Bet atgriežoties pie tā, ko tu minēji par ego, vai kurā brīdī tavam aģentam, vai pārstāvim, kurā brīdī viņam ir jāsaprot, ka bišķietiņi ir jānovelk bremzes spēlētāja ego? Tas arī, es tā kā nevainoju vispār Arturu, tur nekādā vispār aģentu. Vispār tas bija mana izvēle, viņš man piedāvāja labāko opciju tajā dienā, tajā stundā, ja. Viņš jau nevar, protams, ka jā, es uzskatu, ka aģentam ir jābūt tā, ka viņš tā kā skatās 2-3 soļus uz priekšu.
viņam tā būtu jādarbojās. Bet tajā brīdī tā kā bija tas piedāvājums, tur finansiāli izdevīgs, un tā kā likās, viņam vēl tajā laikā bija Eirolīgas komanda, kas pēc tam pārtapa pa Eirokausu, un tur bija cita izspēles kārtība. Tā kā likās, forši, tāda lieliska iespēja, tu tikai Kambala spēlēs tajā klubā, un tu nākošais, un tas kaut kas baigais. Bet īstajā dzīvē es tur aizbraucu, un es tur dabūju pa pakaļ vienkārši. Tā es biju uz pauzes. Man tur nelaid spēlēt vispār. Tas bija mentāli arī bija kārtējies. Vēl viens challenge, izaicinājums. Kaut kā jau izturēja, nebija nevar stiktarāk. Te jānokoš, ka nevar jau tur tikai, tur jānokoš jau normāli. Cilvēki nedomā, ka te kaut kāds neīsts ieraksts notiek. Sākumā jau nejūt, sākumā liekas normāli. Laipni lūdzu komandā. Par ģimenes. Tavu ģimeni parunājot, ka tev piedāvāja atgriezties Rīgā uz ilgtermiņa līgumu. Tas cilvēks, kas tev pateica nē, kategoriski nē, bija tavs sievas kundze. Un kurā brīdī profesionāla sportista karjerā sieva un bērni patiesībā pieņem to vērtīgāko lēmumu? Pus jautājumu neesmu dzirdējis. Mēģinot atkārtot, ko es tev teicu, ka tagad tev bija man tas pats. Tagad tev tika piedāvāts ilgtermiņā atgriezties Rīgā, veto uzlikt tava sieva, reiz, ka vēl nav īstais brīdis. Jā. Kurā brīdī profesionālajiem sportistam šo te lēmumu, kur būs tavas karjeras nākamā pieturvieta, nepieņem vairs ne tikai tu un aģents, bet tas ir viss kopīgais ģimenes lēmums? Principā jau, ka tev jau bērni parādās arī, piedzims bērni tur, bet tāpatās jau dienas beigās tas ir tikai vienīgi tavs lēmums. Tu jau pieņemt lēmumu, bet sieva var ieteikt. Kā saka, mēs jau zinām, kā sievietes iesaka vīriešiem lietas darīt, ja? Un tad mēs esam komanda, es jau sievai visu laiku to saku, mēs esam komanda, mēs esam kopā, mums kopā jādara, visu lēmumu jāpieņem kopā, jādomā. Ko mēs ejam uz priekšu dzīvē, un tad nav es vai viņa, mēs kopā. Viņa vienkārši vēl ir momenti, kur es neredzu varbūt pareizi, jo man ir ego pārņēmis vai tur vēl kaut kas, un es domāju par vienu. Un viņa jau no malas skatās nedaudz plašāk, redz varbūt to visu vīziju, un tad jau automātiski viņai milzīga loma visā tajā pasākumā sievām vispār. Man deg muti vienkārši wow. Es redzu, man ir tieši tas pats. Bet pieskārāmies bērniem. Kas bērniem tavā skatījumā liekas grūtāk? Tas, ka viņi nezin, cik ilgu laiku viņi paliks tajā vietā, vai viņi nezin, kur būs nākamā viņi nedomā par to. Spēlēs. Viņi nedomā par to. Viņam jau noteikti tur ir draugi. Jā. Vienā brīdī tu viņus no tās bērnu ierastās komforta zonas ir jāizmet, ka mēs tagad brauksim kaut kur citur un jums sākas dzīve principā no nulles. Man ļoti patīk tas priekš viņiem, ja kas. Proti? Man patīk, ka viņi spēj pielāgoties visās situācijās. Viņi atradīs kopīgu valodu ar jebkuru cilvēku, jebkurā kompānijā. Viņi pieraduši visu laiku mainīt vietas, vidi, valodu, apkārtējie cilvēki, ēdiens, tur, tas viss. Tas varbūt izklausās drastiski no vienas puses, jā. Egoistiski no otras puses, bet... Es pasaules pilsoņiem, ja? Jā, es nepiekrītu, kas tad ja manā laikā man būtu tāda iespēja, es būtu tikai priecīgs par to. Tu vienkārši atver vaļā, tu vienkārši paver vaļā sev plašāku redzējumu dzīvē. Tu daudz ko vairāk redzi, daudz visu kaut ko labi. Viņi maziņi to neko varbūt daudz neatcerēsies, bet kaut ko jau atcerēsies. Vecākais man jau angļu valodā brīvi runā, ja? Tas arī ir baigie bonus un ekstras. Es nezinu, man tas liekas tikai vienīgi labi, ka viņi redz vairāk nekā tikai to, kas ir šeit. Šādi mums ir tādi. Priekš pieredzes, priekš dzīves, ka tu māki atrast kopīgu valodu cilvēkiem, tur pielāgoties situācijām. Viss tas, man liekas, tas ļoti labi. Manā tikai mans viedoklis, es nezinu. Jo es zinu, ka daudziem ir arī savādāks viedoklis, arī apkārtējiem, ar maniem draugiem un tā tālāk. Es redzu, ka tev paliek. Man vienkārši karsts ir kosmiski. No kāda pretinieka atceries, ka tu kādu sakerpanšu esi spēles laikā kārtīgi dabūjis? Bieži jau sanāk. Bet tādu apzinātu? Es saku jau, ka neapzināti, bet apzināti, ja, un tur kaut ko skriem pējuši tur.
Un tad kaut ko no muguras, tu ieliec mugurā, iesat elko, un tur kaut ko, zin, tādu. Oi, nejauši. Visu laiku jau ir tāda, man vienkārši mutē jau 1000 siekals saskrējuši. Vau, viva. Normāli, forši raidījums, var iztestēt savus garšas karpiņus normāli. Nu ko, Sucker Punch? Mums ar Mārtiņu Spuru bija tradīcija vismaz pēdējām visiem. Mēs tā kā ar šotiem bez maz vai saskandinam. Es jābūšu labs. Tā kā aiziet. Čau. Sucker Punch. Paldies par šo. Jā, tu no kuras puses nokosties. Ko tu, kur gribi, labi nebūs. Jā. Es jau labāko sezonu tā aizvadīju, ka tev jau bija pār 30 gadiem. Jā. Ko teiktu jaunības tu, kur pateiktu, ka savu sezonu aizvadījis labāko, kas nesāka starta pieciniekā? Neticētu. Tu jau interesanti, viss salikās tā. Jā. Beidzās sezona, nebija jau darba atkal. Jāgaida darbs. Vasara pagājusi, nekāda piedāvājuma nav bijusi īsti. Un tad, teicu, kā sanāk, kad es Žudonā spēlēju pie Žana Tabaka treneri, kurš bija tur, ka mums tur nemaksāja visu. Un viņš pēc tam aizved uz to Zļonu Goru Polijā, kur viņš atkal mani paņem. Nu, tā kā, full circle momenti visādi bijuši dzīvē. Nu, vot. Un es tur aizbraucu, jā. Un tā kā, es tur aizbraucu tikai oktobrī. Es nemaz nebiju pirmais sarakstā vārds, ko viņi ņēma. Vienkārši tas čalis neatbrauca, atbraucu es, dabūju Covid uzreiz, nosēdēju tur tajā karantīnā, viss tas. Un tad es sāku spēlēt no tās soliņa, un tā no tās soliņas kaut kā sāku, un tad beigās labāko sezonu, jā, tur kosmiska sezona, ja godīgi. Tā, un tajā brīdī tu pārstāji nākšanu no soliņa uztvert kā pazeminājumu, ja? Jā, jo tas ļoti grūti mentāli ir. Tas ļoti grūti mentāli, īpaši, ja tev ir kaut kāds, tu uzskats jau par kaut kādu spēlētāju, tad tas ir ļoti, ļoti grūti, īpaši, ja tev vēl treneris nepasaka neko, viņš vienkārši tev liek. Pieminēju Žanu Tabaku, cik liela nozīme bija tajā sezonā viņa uzticībai tev? Nu, milzīgi. Viņš man iedeva zaļo gaismu pilnīgāk. Es varēju darīt, ko es gribēju, principā. Es arī attaisnoju, protams, to zaļo gaismu. Viņš man uzticējās, es arī devu rezultātu. Tas tā kā bija kopīgi. Bet tas jānopelna. Un ja tu tā atskaties, ņemot vērā, ka tu biji gan pieredzējis spēlētājs jau tajā vecumā, ko tāds pieredzējis spēlētājs, kurš nāk tās pašas savas 10, cik minūtes tu vidēji spēlē, tur spēlējis, ko tu varēji izdarīt tādu, ko, piemēram, zaļais, neteicu zaļais, bet starta piecinieks spēlētājs nevar 25 minūtēs izdarīt? Nu, principā, tu jau nav tās minūtes limitētas, kā tu saki. Tu jau, kad tu nāc ar tās soļu, tu jau bez tam... Man jau bija kā, es jau kā ienācu tā vairs negāju malā. Es tā kā sāku no tās soliņa, mēs jau beigās spēlēt 30. Zinu, kā tas nebija tā. Bet uz to jautājumu atbildot, 10 minūtes neko tu nevar izdarīt, principā. Tu tur vajag kādā spēlē kaut ko trāpīt, bet... Un tas ļoti mīstas posms, tev vēl tu iedot 10 minūtes pa 2 reizēm, pa 5, tu tikko noskaji pāris reizes, tev ir maiņa, un tu mentāli viss beidzies, un tev viss ir beidzies. Tā kā grūti būt tādam rezerves spēlētājiem ar mazām minūtēm. Nav palīdz. Bet šī atzinība, labākais rezervists. Jā. Tieši ar šādu formulējumu. Tev pašam mentāli tas bija uzsitiens pa plecu vai bišķītiņ dūriens tavam ego? Nē, pa plecu. Es biju ļoti lepns. Es biju ļoti lepns ar sevi. Es spēju pārslēgt savu kaut kādu galvu un paņemt to. Un es jau beigās dabūju balvu. Ļoti spēcīgā līgā, ļoti spēcīgiem spēlētājiem, kas man tā kā iedeva tādu, man ego pabaroja, es teikšu tā. Tā kā nevis iedur, bet es tā kā sajūtos daudz īpašāks. Man tāds sajūta, ka šobrīd es šo vistiņu būtu gatavs pēc tam 19 sekundēm. Nē, vecī, tas 19 sekundes ir traģēdija. Un tu Latvijas izlasēs aizvadījis vairāk kā 100 spēles un 4 Eiropas turnīri, fināla turnīri. Ārprāts. Tagad man atnāca arī kārtīgi deva. Man viss tas ir pierod. Bet es arī teicu par to, ka Latvijā tev pa īstam neviens nezina, jo lielāko karjeras daļu tu esi aizvadījis ārzemēs. Kāda tev ir tā sajūta par savu karjeras nogriezni? Un par to, ka tu esi tik daudz vērtīgas lietas izdarījis ārzemēs, bet Latvijā līdz galam bijis nenovērtēts. Kā tev tas to ir
iekšēju emociju atdevis, atstājis tev? Nu, principā, ja es tagad par to domāju, es nezinu, vai tā ir. Tagad, kad es šodien tu man prasi, manā 38 gados. Bet bija moments, man likās, ka jā, tā kā es spēlēju, bet tā kā neviens īsti nezināja mani, es tā kā neesmu nekad Latvijā bijis, tā kā, neviens, tā kā... Bet, ja tev būtu jāpaskatās vismaz izlases kontekstā, kas ir tā lieta, ar ko tu varbūt Latvijas skatītājiem esi visvairāk palicis atmiņā? Es nezinu, es izlasē baigi labi nespēlēju. Man ir daudz tās spēles, bet man tādas spilgtas spēles bijušas tur, nezinu, varbūt 10 no tām 100. Ar Bosniju? Man liekas. Tā bija, jā, es tur puslaikā ko 20 laikam iemetu vai kaut kas tās. Tā bija tāda episka spēle. Ir jau bijušas tās spēles. Man liekas, episkākā spēle, kas faniem ir atmiņā palikusi, man liekas, ir tavs citāts par zemniekiem. Jā, tas jau ir iesakņojies tautās. Cik aizgājis? Tas jau tautās aizgājis, viņš joprojām man sako līdzi, tur tas vispār stāsts ir jau 100 reizes stāstīts, un visi viņu zina par tiem zemniekiem. Bet es jau taisnīgi pateicu, tu jau nebija nekā, kā saka, melots. Tas jau nebija slikti domāts. Tas jau vienkārši zemnieks, pēc definīcijas ir vienkārši kārtīgs, strādīgs cilvēks, kurš rūpējās par savu. Atnācis kapāju un ierādīja vietu. Jā, un viss. Ļoti, ļoti precīzi, un tā arī bija taisnība. Tie bija lielākie fakti. Un viss tam piekrīt joprojām. Kas karjerā ir tavā skatījumā svarīgākais? Daži skaļi turnīri vai stabils darbs? Stabils darbs, protams. Stabils progress. Man kas ir svarīgi. Tu esi virzībā uz priekšu visu laiku. Tas ir svarīgi. Lai vai kas, bet tu virzies uz priekšu. Kaut vai drusciņi, bet tu visu laiku kaut kur nedaudz ej uz priekšu. Tas arī dzīvē. Labāk tā nekā tur 1, 2 skaļi un pēc tam tu esi nosēdies un tur... Bet labāk tu pats visu laiku kusties, rušinies. Kā tas zemnieciņš. Viņš tā un vienkārši iet uz priekšu. Man liekas, tas ir 100 reizes labāk. Ja mēs tagad paskatāmies, aizskarot varbūt arī par tiem stabilajiem darbiem un to virzību uz priekšu, ko tu jau pieminēji, ja mēs pirms pāris gadiem varējām vairāku komandu dēļ un vairāk Latvijas sportistu dēļ celties skatīties NBA spēles, tad, kad mums ir šobrīd tikai Kristaps. Kas mums sportistiem ir pietrūkst, lai mēs varētu aizsarties otru pusi? Mentalitāte. Es uzskatu tikai vienīgi. Darba spējas ļoti, ļoti zemā līmenī mums, man liekas, ir pēdējā laikā kļūst. Mēs tikai negribam ieguldīt to ekstra stundiņu vairāk. Mans viedoklis tikai. Tas ir tas, kas trūkst. Protams, arī ir jau bijuši stāsti, kas tur visādi sūdu sataisījuši, ja tur otru pus okeānam, ja, der kā viņi nespēlē tur. Bet tā lielā bildē runājot, darba spējas, tas ir tas, ko es aicinātu vispār jauniešiem saprast, ka ir jāstrādā, lai kaut ko sasniegt, jo tev neviens neko nedos pavēlti. Un īpaši tagad, kad, ja tu nestrādās, kāds cits strādās, tas ir klišejiski izklausās, bet tie ir fakti. Varbūt tur mūsu laikā bija savādāk, bet tagad ar visu to, kas ir pieejams, tur sociālajie mēdī, viss ir pieejams, tev vienkārši jāgrib. Un ar to gribēšanu mēs iepaliekam visās jomās, ne tikai sportā. Jo mums gribās tā vienkāršāk, laiskāk, krutāk, es tur šitā, es tur tā. Bet to melno darbu jau jādara, lai tu pēc tam dabūtu to puķīti. Saprot? Tas ir jāsaprot. Un tāpēc mēs esam, kur mēs esam. Mēs esam labi, nepārproti. Bet mēs varētu būt daudz labāk. 5. vieta pasaules kausā likumsakarīga, kas uzdeva mūs noteikti visticamākais uz kaut kādu emociju boost un cerībā to, ka tas arī turpināsies, ka tā ir mūsu nosacītā vieta. Un šis ir tas, ko arī lieliski man tā liekas piemini, ka pēc tā augstā kāpuma mums ir jāsaprot, jānoķer varbūt ir tas zemākais punkts un no viņa jācīnās, ir jāiet arī uz augšu. Tas ir tas, ka tu esi pašapmierināts. Tā kā tu kaut ko dabū, un nevēl tāpēc ir tie labākie spēlētāji, vai labākie aktieri, vai labākie mūziķi, kuri tā kā dabū to, un viņi tā kā, pagaid, es gribu vēl, es gribu vairāk, un viņi tā kā aiziet. Tas izsalkums. Jā, un mums nav, viņš noplok. Un tas arī sabiedrībā noplok. Tā kā sabiedrība arī uzreiz, mums tur visi krūta. Nevis, vajag vēl, vajag vairāk, vajag labāk. Mums nav arī
tāds pušs, ja, ka tā kā tev arī tā sabiedrība, tā kā, paga, nē, mums ir labi, bet mums vajag vairāk, mēs gribam vairāk, davai aiziet, mēs gribam to. Mums ir, jā, visu forši 5. vieta, Francisko, tas francūzs būtu iemests to trīnīti, mums nebūtu nekāda 5. vieta. Tāpatās kā nebūtu Alonso, nebūtu Gailīts. Ja tas Lloyds nebūtu iemetis to trīnīti. Tas viss sportā viens metiens te vai te, tu esi tur vai šeit. Tev vajag to konsekvenci dabūt, kas mums nav, kas mums trūks. Un vajag to izsalkumu. Es gribu vēl, es gribu vairāk, es gribu labāk. Mums vajag 5, mums vajag 4, mums vajag 3. Olimpiskā kvalifikācija. Olimpiāda jāteikt. Nevis, jā, mums tur bija Brazīlija, viņi tu sameta trīnīšu, viņiem bija veiksmīgā diena, mums nebija. Nu kā? Saprot, tā kā tas veido to attaisnojumu kultūru. Jā, un mēs tur visi tajā dzīvojam, un tad mēs viens otru ar pirkstiem rādām, tas tur tāds, tas tur šitāds. Tu kāds? Kāds tu tāds pats, kā viņš un tas? Nu, nav jau tas, ka mēs tā kā ceļam, pušojam tos labākos. Un ko man tāda liela, tāda maziņa? Tas nav kā tas izskatās. Šitā ir nereāli asi, ja? Mierīgs. Šitā tā ir starp citu. 38 gadu vecumā, ko tu jau pieminēji, un tu nemēģini izvilkt vēl vienu sezonu tikai tāpēc, ka vajag to vēl vienu sezonu izvilkt. Jā. Bet tu katrā vidēji guvi 17 punktu sezonā. Līdz ar to tāds nopelnītais līgums nav iedots vienkārši tā, kā tu minēji par smukām acīm. Kurā brīdī tev pašam ir jāsaprot, ka vienu brīdi tas punkts likt karjerai būs nepieciešams. Vai arī tu ar to līgumu mēģini attālināt to lēmumu ar vien tālāk un tālāk. Nu kā, ir tā, mans mindsets ir tāds, kamēr ir vērts to darīt, es daru. Kad vairs nebūs, nedarīšu. Un tev ķermenis nav devis signālu, ka kaut kādā... Ķermenis man vispār ir vienkārši skaistuls. Viņš vienkārši, tu paldies Dievam, lai Dievs dod viņam turēties tā, kā viņš turās. Nu, kamēr, es tā kā, man nav tā sajūta, ka es to daru caur sāpēm. Tā kā, ka es tev spiežu ārā un tā kā, es katru dienu eju, tā kā, tas sāp. Nu, tā kā, tu nebaudi, tu straglo. Tā es negribētu. Bet kamēr man tā sajūta nav, līdz ar to es varu skriet, lekt, darīt. Man tas patīk, es to daru. Es tā kā nemēģinu sevi, es arī sev galvā neļauju tām domām nākt iekšā. Tā kā es mentāli sevi visu laiku turu, ka es varu, tā kā es neļauju sev tur nākt tam, ka varbūt es nevaru, man tur tas sāp vai man tur šitas sāp. Tā kā kaut kas bija sāp, nekas nav, viss kārtībā, turpin darīt un tā kā. Baigā mentālā spēle, īpaši šajā vecumā, ir tā kā cīnīties ar to, ka tā kā tev nāk tās domas galvā, varbūt beigt, varbūt braukt mājās, tur kaut ko darīt citu, video ko darīt tāpatās. Bet tā kā, nē, pagad, tu vēl vari, tu vēl dari, davai dari, tu vari, tu izdarīsi to. Un tu visu laiku ar sevi konstanti runā, sevi motivē darīt. Un kamēr ir to vairs darīt, ir jādara. Bet kas tev pašam liekas pēc tam, kad karjera noslēgsies, kaut kā tas notiks, kas tev liekas būs priekš tevis grūtāk? Pēdējā spēle? Vai es nezinu. Vai pirmdiena bez komandas treniņa? Ja tu tā atskaties? Šitas jautājums man jau kādus 2 gadus jau galvā sēž. Kad ir tā, būs tā tukšuma sajūta, tā kā milzīgs, kaut kas milzīgs no tevis izņemts ārā. Tā kā, un tev, tā kā, es nezinu, kāds būs, man bail no tā. Es tā kā nezinu. Man vispār nav idejas, kā es jutīšos tajā dienā. Un tad, kad tu minēji arī par aģentu, aģentam ir jādomā par spēlētāju vairāk soļus priekšu. Ārprāts. Tagad es saņemos vēlreiz par tevi un taviem nākamajiem soļiem pēc basketbola. Kur tu sevi redzētu? Kā treneri, kā aģentu vai kā cilvēku ārpus basketbola? Tagad tas mirklis pienāks. Arī aktuāls jautājums manā galvā. Super aktuāls. Zini to multeni inside out? Es redzēju. Man inside out bija galvā, tur visādi notiek. Kuras daļas, tāpēc man ļoti patika ar sīko skatīties otro, kad parādās trauksme. Otrā daļa ir perfekta vispār.
Un nezinu, ja kāds nav redzējis, es iesaku visiem, arī pieaugušajiem. Bet es nezinu. Es joprojām nezinu. Es joprojām domāju. Es tā kā treneris negribu būt, kaut kāds varbūt menedžers, ok, aģents nezinu. Aģentam baigi grūts darbs, tev jābūt baigiem ēsolam. Tev jāmāk melot, aprunāt. Tas viss ir tāds visu laiku telefonā runāt, mierināt, pacelt. Tu esi tā kā vienkārši psihologs, plus tev ir jārunā visiem komandām, tad tev pa vienu spēlē kaut kas slikts jāpasaka, pot kaut kas labs. Tu esi tāds cilvēks. Tu vienkārši slīdētājs esi, un tev jābūt tādam cilvēkam, lai tu varētu kaut ko sasniegt. Un tie ir fakti, un es 100% zinu tie fakti. Bet es nezinu. Redzēs. Varbūt vispār ne. Es nevaru nebūt basketbolā, jo sportā man 3 dēli aug. Viņi Kam tas viss mums jāturp? Gribu vai negribu, viņiem būs jāspēlē basīts. Viņi tā kā ievirzīti, protams, tajā patikšanā. Nav jau viņi tā kā pamodu, gribu būt basketbolis. Bet es viņus virzu lēnām, īpaši tagad vecāko. Viņam ir kā patīk, un tad vidējais, jaunākais jau maziņš. Viņš jau arī. Kaut kad, ja vienlaicīgi 3 freimiņi būtu Latvijas izlases formas kreklos, tas... Vecīt, tā diena pienāks, tad milzīgs koņeks, tāds te tiks iztukšots vienkārši tajā dienā. Tādam jau to tagad būtu jānoliek jau plauktā, un tad jāgaida. Vispār labi. Tas būtu prātīgi, vai ne? Jā, vispār ļoti labi. Ieliec, atstāj, un tajā dienā, tad, kad tas pienāks, tad tu to savu nosacīto laika kapsulu varēsi vērt vaļā. Jā, vispār tas būtu ideāli, labi doma. Apsveicu tevi ar to, ka mēs domā līdz karstos jautājumus esam pievarējuši. Tik traki tev negāja. Asumu es jūtu ļoti. Tu man tā liekas vēl izteiktāk. Man ir asi, bet es tā kā jūtos spēcīgāks par tevi. Saliekot visus punktus uz I, cilvēks, kas, ja mēs tā saliekam, dzimis Gulbenē, audzis Rīgā, atteicies no vairākiem ienesīgajiem līgumiem dzīvē. Izdarījis tiešām foršas lietas, bet kur patiesais ģenerālmenedžeris dzīvo zem viena jumta. Ja mēs tā runājam. Rolands Feimans, paldies tev par to, ka piekriti un atnāci. Paldies jums, ka uzaicinājāt.